Šodien raidījumā Aizkraukle gatavojas 45 gadu jubilejai, rīkojot uzņēmēju dienas un godinot sava novada lielākos un stabilākos uzņēmumus. Sociālo tehnoloģiju augstskolai 20 gadi. Ielūkosimies vēsturē un uzklausīsim šīs augstskolas absolventus. Aizkraukle tika dibināta pirms 45 gadiem 10. janvārī, kad parakstot attiecīgo dokumentu tika izveidota pilsēta ar nosaukumu Stučka. Visi pasākumi šajā gadā notiek tieši šīs jubilejas zīmē, arī šīs uzņēmēju dienas, kas, diemžēl, bija piedzīvojušas 10 gadu pārtraukumu. Mēs redzam, ka, lai novadā un kopumā arī valstī tā dzīve varētu virzīties uz priekšu, ir ļoti svarīga uzņēmēju darbības vide, ir ļoti svarīgi, lai uzņēmēji šeit varētu sajust kaut kādu atbalstu, varētu iesakņoties, varētu realizēt savus ieceres, jo, protams, bez viņu darbības, bez tām nodokļu iemaksām, ko viņi sagādā mūsu budžetam, mēs nevaram realizēt ne tikai ieceres, bet nevaram arī normāli nodrošināt ikdienas dzīvi novadam, iestādēm, iedzīvotājiem. Un mēs sakām viņiem ļoti lielu paldies par to, ka viņi ir tik atvērti un uz sadarbību vērsti. Un droši vien, ka šai sadarbībai vēl ir rezerves. Šajā pasākumā tika godināti 9 Aizkraukles novada uzņēmumi. Šodien raidījumā mēs pie dažiem no viņiem paviesosimies. Sāksim ar SIA Aizkraukles ATU. Kā patstāvīgs uzņēmums, Aizkraukles ATU sāka strādāt pirms 20 gadiem. Mēs esam 100% pašvaldības kapitāla sabiedrība, jā. Agrāk tas bija rajona padomes kapitāla, tagad Aizkraukles novada, jā. Un faktiski visus gadus, jā, ir bijis atbalsts no pašvaldībām, jo mēs sadarbojamies ne tikai Aizkraukles novada pašvaldību, jā. Mēs apkalpojam, apmēram 12-10 novadus arī, jā. Bijuši Aizkraukles rajona robežās viss, un ar visiem ir jāsadarbojas, es teiktu, ka tā sadarbība ir ļoti laba, konstruktīva, risinam, domājam kopā visi, kā no dažādām situācijām, kā rast risinājums, kā strādājam kopā un viennozīmīgi jāsaka labi vārdi. Uzņēmuma vadība izsaka lielu paldies visiem darbiniekiem, jo tikai kopīga darba rezultātā ir gūti panākumi. Viens jau neko šai gadījumā vispār, un tas ir autobusu vadītāji, tas ir pamats visam, jā, un ka tomēr viņi izprot situāciju un cenšas arī, un ir tikai par to, lai uzņēmumi labi veiktos un tā, un protams, paldies pasažieriem, ka viņi izmanto mūsu transportu, jā. Paldies arī tiem pasažieriem, kas sniedz konstruktīvus priekšlikumus, konstruktīvu kritiku, arī, jo tā ir apusēja sadarbība, kā var labāk risināt daudzas lietas varbūt un kaut ko pamainīt un protams, kā jau es teicu arī, mēs ceram, ka tā autoosta un arī pasažieri noteica vispārēji, kad viņi paliks Aizkraukles tai viducī. Negluži viducī, bet iebraucot no Heisa puses, jūs kreisajā pusē sagaidīs akciju sabiedrības Virši A degvielas uzpildes stacija. Aizkraukle ir kompānijas Virši A dzimtene, un šobrīd Latvijā ir jau 32 šāda veida uzpildes stacijas. Uzņēmums Latvijā strādā jau 17 gadus, bet kā radās ideja nodarboties ar uzņēmējdarbību? Toreiz tas notika nejauši, teiksim. Dabīgā ceļā vajadzēja uzturēt ģimeni un vajadzēja ar kaut ko nodarboties un sākt. Akciju sabiedrība Virši radās no Aizkraukles kolhoza. Noīrējām degvielas uzpildes staciju un sākām sniegt degvielas, tirgojām degvielu un tā lēnā garā paplašinājāmies un tagad esam visā Latvijā. Bet kā Riekstiņa kungs vērtē sadarbību ar pašvaldību? Līduma kungs ir atvērts pret uzņēmējiem un aicina uzņēmējus uz sadarbību. Man pašam ir tā, kā es strādāju visā Latvijā, esmu mazāk Aizkrauklē, bet cenšos atbalstīt un apmeklēt šos uzņēmēju pasākumus, jo jūtu piederību Aizkrauklē. Riekstiņa kungam katra diena ir darbībā un katra diena ir notikumu pilna. Man pašam ir šodien vēl viens pasākums, ir Viršu slēpojums, kurš notiek. Virši organizē tā, kā cilvēks, ja kustās un ja dara kaut ko, tad arī, un ja ir mērķis, ko darīt, tad dzīve rit uz priekšu.
Mēs no firmas atbraucām vienā pēcpusdienā paslēpot, un pēc tam radās ideja, ka varbūt varētu kaut ko arī vairāk saviem klientiem, citiem cilvēkiem, kas aktīvā sporta atpūtas. Un tā tas turpinās. Tā ik pa dienai atbrauc un saka, es neesmu pats vietējais vietālvietis no Pļaviņām, un es viņiem saku, ka man patīk pie jums Vietālvā, un šodien atkal man patīk Vietālvā, un šodien man patīk tāpēc, ka šodien ir Viršā slēpojums. Viršā slēpojums notiek jau 3. gadu. Pagājušajā gadā bija drusku savādāks nosaukums, bet būtība bija taisna tāda pati. Šogad mēs visi priecājamies par to, ka pirmkārt ir ziema atnākusi. Vēl pagājušā svētdienā bija šaubas, nedrīkstēja šaubīties, bet, protams, bija šaubas par to, vai tas vispār būs iespējams. Bet mums ir, viņš no augšas palīdzējis, paldies viņam. Sniegs ir piesniedzis, sniega pietiek, ir klasiskā solī. 19 km, 2 sliedes ir ievilktas un ļoti labas sliedes, trasa ir kārtībā, viss notiek. Ar bagātīgu pieredzi var lepoties arī Aizkraukles medicīnas centrs. Aizkraukles medicīnas centrā mums ir pieejami šobrīd ļoti plašs ambulatoro pakalpojumu klāsts. Iedzīvotājiem tas ir vairāk zinām kā poliklinika. Mums ir stacionārs hroniskiem pacientiem, ar pacientu iemaksu 5 lati tikai dienā. Un, protams, arī dienas stacionārs, kurā mēs veicam ļoti plašu klāstu operācijas, kuras viss var aplūkot mūsu mājaslapā. Diemžēl valsts finansējums mūsu iestādē ir ļoti minimāls. Tāpēc pārsvarā, protams, tās ir maksas operācijas, bet tajā pašā laikā cena šīm operācijām gan vēdra ķirurģijā, gan traumatoloģijā, gan ginekoloģijā ir salīdzinoši draudzīgas. Nākotnes mērķi mums ir attīstīt rehabilitāciju. Arī valsts atteica iedot kvotu šim te pasākumam, un līdz ar to iedzīvotājiem tas atkal būs no maka jāmaksā, bet jebkurā gadījumā speciālistus mēs esam jau piesaistījuši. Tāpat kā cilvēkiem pilsētai arī ir nepieciešams savs imidžs, seja, un tas nozīmē, ka visu laiku jādomā par savu izskatu. Šeit noteikti jāpiemina SIA RRKP būve. Ļoti laba sadarbība mums ir veidojusies ar domi. Esam strādājuši ļoti daudz citās pašvaldībās, praktiski pa visu Latviju. RRKP būve savas pastāvēšanas laikā ir uzcēlusi ap 20 sporta zāles visā Latvijā. Ir piedalījusies arī bērnudārza būvniecībā, ģimnāzijā, ir uzcelts milzīgs tirdzniecības centrs un daudz darba tika ieguldīts arī kultūras namā. Kultūras nams ir ļoti, ļoti liels objekts. Kultūras namā tika pārbūvēts pilnīgi viss. Es pat nedrīkstu šobrīd uzskaitīt, bet es pat nezinu, kas netika pārbūvēts. Tāpēc ir gan graznas lietas, gan ļoti tehniski sarežģītas lietas. Ir ļoti kvalitatīva skaņu aparatūra tika uzbūvēta. Ļoti, es domāju, ka īpaši gaismu aparatūra tai skaitā. Un arī ir vairāki apjomi vai būvu mezgli, kur ir tīri glīti uzbūvēti. Sākot ar ieejas mezglu, sākot ar vestibīlu, sākot ar administratīvo korpusu. Ar ko patreiz nodarbojas kompānija? Pašlaik mēs ziemā esam uzvarējuši konkursā par Aizkraukles policijas īslaicīgās aizturēšanas izolātora remontu, pārbūvi. Un tas ir liels prieks, jo mēs varam nodarbināt daudz savējos darbiniekus. Un šobrīd faktiski ir šīs te pārbūves vai remonta darba pēdējā diena. Šie darbi īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, ja varētu teikt arī cietumā, ir tādi izteikti robusti. Galvenā vērība tiek piegriezta tam, lai visi būvu izstrādājumi būtu ļoti izturīgi, lai arī varbūt šie aizturētie nevarētu savainoties kaut kādā situācijā un mazāk tiek pievērsta uzmanība visādiem sīkumiem, kas mūsu parastajās telpās tiek pieprasītas. Visus projektus iespējams bija pabeigt tikai pateicoties cītīgajam un uzticamajam darba kolektīvam. Mēs esam gandarīti, ka Aizkraukles pilsētā ir tāda ļoti neformāla, es gribētu teikt pat sirsnīga un pēc būtības pareiza sadarbība pilsētā ar uzņēmumiem, pilsētā ar cilvēkiem. Un ja tas tā turpinātos, es ticu, kad pie veiksmīgas apkārtējās ekonomikas Aizkraukle noteikti turpinātu būt un kļūtu par simpātisku un uzņēmēju darbībai draudzīgu vidi. Un gribētos vēlēt, lai
lai aizkrauklas cilvēkiem, lai domas cilvēkiem, lai arī uzņēmējiem, visiem pārējiem tiešām nākotnē būtu jauka un pārtikusi dzīve aizkrauklē. Kādam aizkraukla ir arī jāsakopj, un ar to nodarbojās Sija aizkraukles Kuk. Mēs bijām bišķiņ plašāki, mums bija dārzniecība Jaunilgā, mums bija akmeņkaļu darbnīcas pļaviņas, bet ar laiku mēs viņus samazinām, palikām varbūt vairāk tikai uz aizkraukles pilsētu. Kaut gan mēs veidām šodien atkritumus no visa bijušā aizkraukles rajona. Nav neviena pagasta, izņemot Vietalvas pagastu. Es nerunāju par novadiem, es runāju par pagastiem. Ja. No visiem pārējiem mēs 100% šodien vedam atkritumus. Pēc atkritumiem mēs vēl ziemā šodien, pieņemsim, tīrām ielas, kaisām ielas no sniega, tad vasarā pļaujam zāli, visus tādus patreiz sīkākus, kaut kur izskalojas. Ja kaut kur notiek kāda būvniecība, ir pārrakums, un mēs šos pārrakumus pēc tam likvidējam, gan noasfaltējam, gan nobruģējam. Daudzas ielas aizkrauklēja mūsu ietves, mūsu bruģētās. Lielais laukums pie kultūras nama, tas ir mūsu bruģētais. Tā kā daudz ko mēs esam tā darījuši. Kādas sajūtas ir šajos svētkos? Es jūtos ar tādu nelielu gandarījumu, jo arī mūsu kolektīvu, nav liels mūsu kolektīvs, 20 cilvēki tikai. Darbs ir ieguldīts, lai šī pilsēta būtu skaista, un es novēlu, lai viņa būtu vēl skaistākā. Aizkrauklas pilsēta domā arī par jaunās paudzes audzināšanu un ievirzi arodā, domā par nākotni un domā par to, kas būs tie, kas dibinās šeit jaunus uzņēmumus un strādās jau esošajos. Aizkrauklē jau sen ir bijušas profesionālās izglītības tradīcijas. Konkrēti Aizkrauklas profesionālā vidusskola uzskatāma par vienu no jaunākajām Latvijā, jo ar šādu nosaukumu tā savu darbu uzsāka tikai 2011. gada 1. septembrī, pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu par Viesītes un Aizkrauklas arodskolu apvienošanu. Mēs realizējam vairākas profesionālās izglītības programmas. Viena tāda, es gribētu teikt, pati pieprasītākā mūsu skolā ir automehāniķu programma. Skola cieši sadarbojās ar auto nozari pārstāvošām organizācijām. Skola sagatavo arī būvju galdniekus, celtniecības apdares darbu tehniķus, biroja darbinieces, sekretāres, un arī Viesītē ir vairākas programmas. Starp tām jāpiemina pavāri, celtniecības un ceļu būvas mašīnu mehāniķi. Skolā ir dienesta viesnīca, ēdnīca un drīz būs arī kafejnīca. Un tā galvenā rūpe un tā galvenā mūsu sāpe ir tā, ka mēs gribam šīs skaistās ēkas piepildīt arī ļoti labu saturu. Un līdz ar to mums ļoti gribētos, lai renovācija turpinātos. Skolas ēkā ir ieguldīti vairāk 800 000 no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Un, lai pabeigtu, ir apmēram vajadzīgi vēl tikpat. Plānotās kopējā summa ir 1,7 miljoni. Dotajā mirklī renovācijas darbi ir apturēti. Bet es ļoti ceru, ka tik lielu summu, cik ir ieguldīta, viņu nevar vienkārši tā nepabeigt. Un mums visam skolas kolektīvam cerība uz to, ka mēs 1. septembrī iesim skaistās, renovētās, labi iekārtotās telpās. Mums tikai atliek novēlēt, lai šis projekts izdotos. Ļoti laba sadarbība skolai ir ar pilsētas vadību, pilsētas arhitektu, būvvaldes vadību. Un pateicoties kopīgiem pūliņiem, šī skola ir iegūsi patreizo izskatu un tāpēc lepni varēja sagaidīt pilsētas 45 gadu jubileju. Iespējams, daudziem burti STA neko neizteiks, bet tas tikai parādīs viņu nekompetenci. Jo STA nozīmē Sociālo tehnoloģiju augstskola, kas ir pirmā juridisko personu dibinātā augstskola Latvijā. 2011. gads ir šīs augstskolas 20 gadu jubilejas gads. Bet šogad, 27. janvārī, kopā sanāk tik aicināti visi šīs augstskolas absolventi. Šovakar Sociālo tehnoloģiju augstskolā ir ļoti simpātisks vakars. Tā ir laikam pirmā tik liela tikšanās, tāpēc, ka augstskolā ir 20 gadu jubileja, un te ir no pirmā līdz tagad pēdējiem izlaidumam absolventus aicināt. Mēs cenšamies strādāt pēc tāda principa, kā tas ir pasaulē daudz kur pazīstams, ka tie, kas pie mums ir studējuši, tie paliek uz mūžu mūsējie, un mēs ne tikai esam priecīgi, ka esam spējuši kaut ko viņiem dot, bet arī ceram, šajā vakarā mēs ar viņiem aprunāsimies
un uzzināsim, ko viņi spēj dot arī mūsu augstskolai. Ļoti daudzi sociālo tehnoloģiju augstskolas absolventi patreiz atrodas vērā ņemamos amatos Latvijā. Kāpēc izvēlējos to skolu? Tur bija vairāk apstākļu sakritība. Arī daudzi mani kolēģi, draugi mācījās tajā skolā jau. Ļoti lielu lomu nospēlē arī tas, kādi cilvēki tur pasniedz studentiem. Tur bija dažādi autoritātes. Я пошел на вечерний, и практически все люди были не после школы. То есть, молодые люди уже 24, 25. Норберту было тогда, по-моему, почти под 40. Как-то сразу действительно интересно преподавали. Studentu palīdzība augstskolai savulaik bija ļoti reāla, jo bija radušies apstākļi, kad varēja augstskolai atņemt licenci. Vienai no manām kolēģiem, kas mācījās ar mani kopā un atradās tur pie manas darbā, ienāca galva, bet viņi ieraudzīja, ka tā komisija, kur taisās noņemt licenci, izglītības ministrijas komisija, viņi nemaz nedrīkstēja ne licenci izsniegt, ne arī licenci ņemt nost. Nākošajā dienā ierodoties jau ministrijā, visas skolas, teiksim, tā vadība un zieds, visi stāvēja ārā, gaidīja, kas notiks, bet es biju pašā iekšā ministrijā. Un iedodot Čadurska kungām konkrēti, viņš bija izglītības ministrs, iedodot dokumentu, kad bija jau pieņēmts tā kā lēmums par licences anulēšanu, iedodot viņam dokumentu par to, ka šī komisija vispār nedrīkstēja licenci izsniegt, neatņemt. Tad Čadurska kungs mums vispār neko neatbildot, piecēlās un izgāja ārā. Ar to pašu automātiski licence tika pagarināta un skola turpināja strādāt. Augstskolā studenti mācās no visas Latvijas, un tā piedāvā studijas arī krievu valodā. Un otrs ir arī tas, ka mēs esam pieslēgušies Eiropai tik plaši, kad Eiropas pusē, piemēram, ar Vāciju mums ir ļoti cieši pašlaik sadarbība, kur mēs taisīsim kopīgas diplomas ar viņiem. Un līdz ar to mums tā tilta pozīcija, jo Latvija nekad nevar būt izolēta, un sevišķi mēs, kuriem mūsu potenciāls, es varu droši teikt, ir krietni lielāks nekā mēs pašlaik arī izmantojam. Мы желаем вам всем счастья, здоровья, любви, благополучия в карьере. И еще, пожалуйста, знайте, что мы всегда вас всех любим и гордимся вами. Спасибо.